Sveiki, mīļie kolēģi! Uz jautājumu par manu profesiju es bieži vien atbildu pamatskolas skolotājs, jo tā man pamat izglītība un darbs arī tāds. Un ilgu laiku man bija 2 jaunie gadi. Tas bija 1. janvārs un 1. septembris, jo bērnības gaišākais laiks man ir pagājis skolā. Un tādā pēckara laikā, kad nebija ne gaismas, ne maizes īstā, tāda gara maize un gara gaisma nāca no turienes. Man laimēs tāpēc, ka mana tante māsa bija apkopēja skolā, un es pie viņiem bieži nakšņoju, un tāpēc es nesu malku, kurinājumu krāsnis, no tīrīju līdz viņai klases. Piedalījos visās skolas dzīvēs, zīmēju, taisīju teātri. Viss tanīt rūkumā gaišais nāca no skolas. Pēc tam es arī aizgāju mācīties par skolotāju. Kļuvu skolotājs un strādāju. Vismīļākās man bija pirmklasnieki, jo tie vistīrākie, tie īsti eņģeļi. Pēc tam dzīve, ne mēs, ne skolotāji, dzīve tos sabojā. Un tas saka sarežģījumi. Jūs man teicāt, ka pamatā visi jau tiem stāsta kaut ko gaišu par skolu, protams. Tāpēc no tiem cilvēkiem kaut kas arī iznācis. Jūs tādus uzrunājat, kas dzīvē kaut ko veikuši. Tie, kuriem skola nebija mīļa, tie dzīvē nekas nav kļuvuši. Diemžēl tā tas ir. Tā kā no sirds sveicu jūs. Šī saiešanā, domās un garā esmu ar jums, jo arī savā darbā es neesmu nekas vairāk kā tikai skolotājs. Ja ir runa par skolotājiem, tad parasti pirmais, kas nāk prātā, ir, kā viņi ir spējuši mums iemācīt vienu vai otru zinību, eksaktāku vai humanitārāku. Bet tad, kad paiet laiks pēc skolas, tad tu saproti, ka faktiski tu atceries, jā, protams, arī stingros skolotājs, kas ir mācījuši vienu vai otru priekšmetu, bet atceries tos skolotājs, kas tie ir cilvēciski ir iedevuši kaut kādas lietas. Es nevaru sūdzēties, man ir laimējies ar ģimeni, un man vecāki man ļoti daudz ko bija dzīvē mācījuši un stāstījuši. Bet tajā pat laikā es gribu atzīmēt to, ka savā skolā, tā bija Rīgas 49. vidusskola, kurā es mācījos, man laimējās ar ļoti daudziem vecās raudzes skolotājiem. Un tās kategorijas un veids, kādā viņi mācīja tādas ļoti vienkāršas, pamatīgas, cilvēciskas lietas. Un man liekas, reizums bija pat auglīgāka nekā tad, kad vecāki tev to saka. Un es gribu saviem skolotājiem teikt paldies galvenām kārtām par to, ka viņi ieaudzināja tādu mugurkaulu sajūtu. Es nevarētu to īsti nosaukt par pašapziņu, man ar to vienmēr bijušas drusku problēmas, bet viņi iemācīja mugurkaulu sajūtu, kas faktiski diktēja tev vajadzību meklēt šo pašapziņu. Un man liekas, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo ne katram no mums ir jākļūst par akadēmiķi vai vispār akadēmiski izglītotu cilvēku, bet šī mugurkaulu sajūta neatkarīgi no tā, kā tu tālāk savu dzīvi virzi, viņi tev padara par vienību, par patstāvīgu vienību, un par to es viņiem gribētu pateikt paldies. Jūs ziniet, es tā viennozīmīgi nevarētu atbildēt ļoti profesionāli, jo varbūt kādam skolotājam ar lielu dzīves un darba pieredzes tas izsaukt tikai smaidu, bet man pašam liekas, ka katrs konkrētais vecums, jauniešu vai bērnu vecums arī prasa, man liekas, kaut kādu konkrētu metodi un konkrētu pieeju. Manuprāt, man bija ļoti liels lūzums manā tieši muzikālajā, manā izglītošanās procesā. Tieši tajā brīdī, kad man bija skolotāja, kas pēkšņi mani novērtēja kā muziķi. Jo man tā nekad nebija bijis, man bija vienmēr tāds skolotāja un skolnieka attiecības. Bet viņi bija ļoti prasīgi, bet viņi pirmo reizi ļāva, jūsdām varbūt kaut nelielu manī talantu arī devu, viņi ļāva man pašam domāt, radoši iesaistīties procesā, nevis uzklausīt tikai skolotāju it kā ieteikto un viņa izvēlēto kaut kādu ceļu. Un tas man nospēlē ļoti lielu lomu. Es varētu teikt, ka tas bija kaut kas īpašs. Jā, bet tajā pašā laikā šī skolotāja bija ļoti, ļoti prasīga.
Un, kad es tā atceros, gatavojoties šai intervijai, es tā domāju, ko lai es pasaku skolotājiem. Es tā vienkārši pēkšņi domāju, bet ir bijuši tik fēni skolotāji, bet ir bijuši tik daudz skolotāji, kas bija fēni tieši tajā laikā, kad es mācījos. Bet es neko neatceros no viņa priekšmeta. Es neatceros principā neko no tā visa. Un tas, laikam, ir tas, kas izsver šodien, no šīs dienas laika, manas vērtības. Ja tu būsi labs, tad arī skolotāji par tevi būs labi. Viss ļoti vienkārši pamācība. Es to novēlu arī šodien ievēru. Domāju, ka skolotājiem ir svarīgs, lai viņš nebūtu kā tikai tāda lelle vai kaut kāds robots, kas pasaka teoriju, to priekšā tā kā nolasa no grāmatas. Viņam ir jāieliek iekšā arī tajā visā sevi, viņam ir jādzīvo tam līdzi, viņam ir nevis vienkārši jāizlasa pašam paragrāfs pirms stundas un jāatstās to skolēniem, nedomājot par to, vai viņi saprat. Viņam pašam ir arī jāskatās uz to, vai skolēns to saprot. Tur ir ļoti svarīgi arī tā, man liekas, tā psiholoģija, kā viņš strādā ar to skolēnu. Un ir bijuši arī skolotāji, kas man ļoti labi var iemācīt. Teiksim, ar krievvalodas skolotāju bija ļoti labi gadījums. Teiksim, pagājušajā gadā, kaut kā tā krievvalodas skolotāja, viņa tāda jauka, viņa tur runā, bet viņa nemācēja. Šogad man krievvalodas skolotāja pavisam cita. Un kā viņa māk man iemācīt? Es pilnīgi sāku saprast to, jo viņai ir tas raksturs, viņai ir tas fundaments, viņa iemāca to fundamentu un teiksim, man patīk tā stingrība skolotājā, ka viņš ir stingrs, bet reizē viņš nav principiāls. Viņš neēdās uz tevīm virsū, teiksim, par to, ka tu neizpildi mājas darbu, teiksim, 2 reizes, jo teiksim, tev ir bijuši kaut kāds iemesls, bet daudz skolotāji ir tādi, ka viņi vienkārši nepieņem iemesls. Viņiem ir tā, ja tu nevari paspēt, tad pats vainīgs ir jāmet nos citas lietas, bet skolā ir jāpaliek, jo skola ir pats galvenais. Ir jau pats galvenais, bet daži skolotāji arī ir tādi, kas saprot, ka tomēr bez skolas cilvēks ir arī ne tikai tāda būtne, kuram patīk mācīties, bet viņam patīk arī darīt, teiksim, arī citas lietas, viņam patīk atpūsties, un viņam, protams, ir dabīgais slinkums, un es visvairāk novērtēju to, ka skolotājs ir cilvēcīgs un saprot arī tās reizes, teiksim, kad vienkārši cilvēcīgi, teiksim, kaut kas nav izdevies vai sanācis, un